Vasali Latgulas stundī. Kaidai jobūt Latgulas koncertzālis gors nokūtņai? Vai Diana Zirniņa pēc atlaišanas ir gotova koč kad atsagrīst atpakaļ darbā koncertzālis vadeibā? Šudiņ nedaudz vairāk kai mieņesi pēc ilgadējos Latgulas koncertzālis gors vadētojas Dianas Zirniņas atlaišanas no darba Astenis Bikovskis iz raidījumu asvaicinos pošu Dianu Zirniņu, lai runātu par jos pieredzi kultūra politikā, kultūras pīdovojumu Latgolā, sadarbību ar lokāliem politiķim, politiķu ītekmi uz kultūras pīdovojumu, kā arī Latgulas kultūras fenomenu. Labadīna, Diana. Vasali. Jūs esat struodojusi pilsētas dūmis sabiedrisko attīcību nodaļā. I tad jūs uz tai piekšņi bez konkursa īcēļa par gora vadētoju. Nu, te bija tāda ļoti lela uzticība no Aleksandra Bartaševiča puses. Jovaicojam pošam, vai te bija uzticība vai nā, es nevarētu sacīt, ka nā bija konkurss. Konkurss bija izsludinots, bija vairoki pīteikumi, bet jā, tas pīdovojums goja, un atceroties tu sarunu veidu, es nesācu, ka te bija uzticība, tas bija joprojām man atmiņā palikusī frāze, te ir jūsu atbildība, saīs labi, nesaīs, te būs jūsu problēma. Tāpat laikā arī ito raidījumu dasacījums, ko es dzirdēju, man nezagribīs runāt par to, vai es esmu gotava toļok atsagrīsti, vadēt goru. Tas viss apkort ir trūksnis. Man liekas, ka šobrīd būtu svarīgākais nozakoncentrēties to, kas notiks ar Latgulas koncertzāļa gors. Par to, ka viss porējais apkort ir tāds, ka ir trūksnis. Bet tūreiz, tūs 12, 13 gadus atpakaļ, cik viegli bija veidot komandu pošu uz gora pirmsokumūs, ja tādas pieredzes tok nebija, un Riezekņā tika atklota, Latvijā modernuoko koncertzāļa. Pirmo. Viegli jau nebija. Pazavēr, tas bija apmēram pirms 15 gadiem. Na jau, 15 gadi mēs esam gana jauni, naprotēgi, kad tev nav ko zaudēt, tu esi jauns, tu jau vēstiņi arī nesaproti, kurā jūdiņī tu leņ, tu vienkārši reāli tīšām tici, ka tas ir īspējams par spēti tam, ka leloko sabiedrības vai skaļoko sabiedrības daļa iz vītas Rēzekņī soka navāga, Latvijā vispār nesaprot, ko jūs te darat, bet tev ir īspēja vienkārši, eistenot tīšām lielu ambīciju. Ja saprotot, ka vienā brēdī no būvniecības objekta, domājot par to, ka tai būvē ir jāsāk strādāt, tas ir galvenais. Ne jau tikai uzceļt, bet arī vienkārši iedvest to iekšā goru. Tas ir tāds reāli forša ambīcija, izaicinājums, kad tu esi jauns, tev tos izaicinājumus pieņemt ir cīži vienkārši. Ko uzēmoja izveidot komandu? Veidot komandu, tas ir grūts vaicojums dēļ to, ka mēs jau saprotam, ka vispār nozarī speciālistu, kas strādāja koncertzāļās, trūkst. Tehnisku speciālistu trūkst. Mēs esam Latgolā, kur līdz šām nav nevienas tādas vietas, kur tu vari tai vienkārši pagrobt, dabojot gotovu skaņu režisoru, gaismas režisoru, tehnisku speciālistu. Bet naskaitājot tos zvaigžnes sazastoja, ja es varu sacīt, izveidoja tīšām brēņēga komanda, ja tos komandas lielo daļu joprojām turpināja darbu. Daudzi saka, ka gors spāks ir ne tikai brēņēga infrastruktūra tīšām, bet arī cilvēki, kas strādāja gorā. Man ir liela prīca, ka tie cilvēki arī liela daļa no viņiem turpināja strādāt. Jūs tad vuicētīs, mocētīs, strādājot? Strādājot, kodreiz joraksta būs gromata, bet nav normāli, protams, koncertzāļi atklot poras dienas pēc nūdošanas eksploatācijā, saprast, ka mēs tagad daram, bet galvenais, lai ir cilvēki, kas nevaicoja tikai pēc instrukcijas, nevaicoja, kas man jodara, bet ir poši ar iniciatīvu, tā mēs arī sokam. Baigi daudzi mēs bijām vienkārši godūs jauni cilvēki, naprotēgi cilvēki. Ja šobrīd es skatos iz tiem cilvēkiem ar orkortēgi lielu lapnumu par to, kādi viņi ir. Man liekas, ka gors ir tādos drošos rūkos. Kā tas kolektīvs par tīm 12 gadiem maiņājās? Maiņājās, jo sevišķi Covid laikā. Covid laiks bija liels trīcīns par to, ka ir te naziņa, kas bijus. Nokušīs viļņas bija arī atalgojuma viļņas, ka tu saproti, ka naskura zoļa, protams, ir zaļoka. Bet tāds kūduls es sacātu, ka tomēr ir sazaglabojusi. Katra kolēģa aizīšana ir tāda mini tāds tragēdija, bet zaudējums arī tagad redzot sludinājumus.
Līkās, kas no informācijas centrā cilvēku, nomaiņāsim, nīliksim, kas ir. Tas nav tāds darbs. Tie ir daudz plašāks uzdevumu lūks, kas ir jodara. Tā virspusēji verutās, mēs bieži vien neredzam to eisto darbu apjomu. Bet atceroties tos visus godus gorā, kas varbūt pošai ir tas vislielākīs prīks par izdarātu? Pirmīs prīks par izdarātu, ka mēs sagvoja atklāt koncertu zāli, mēs sokam skaņāt. Pirmīs prīks par pirmo godu, arī par trešo godu, kad secājam, da jūs vairs nebrauks neviens pēc otro goda, jau viss cilvēki būs redzējuši, atsagrīzis. Mēs esam bijuši viens no reģiona apmeklētākajiem kultūras objektiem. Un šobrīd, protams, prīca redzēt, ka tas, ko mēs Gorā esam izdarījuši, rezonēja sabiedrībā, rezonēja Latgales cilvēkos, nozares cilvēkos. Mēs šobrīd jau runājam par Goru nevis vienkārši kā par koncertzāli, bet kā nozīmīgu kultūras vītu. Ne tikai kultūrai, bet arī reģiona attīstībai, arī drošībai. Turpinājumā parunāsim par pēdējā laikā skaļiem notikumiem ap Goru. Bijām tātad iz Latgulas stundi aicinoši arī pilsētas politisku vadību, arī jauno koncertzāles valdes lūcekļi Ivetu Ciprusi, bet gan pilsētas politisko vadība, gan jauno valdes lūcekļa ir atsacījusies diskutēt par Gora jautājumiem pie viena goda ar Diānu Zirniņu. Bet Diāna, kas tad jūsuprāt notika eisti? Ja kā es jau pašā sokumā minēju, jūsim šobrīd vēl pilsētas vadētojs Bartuševiča kungs, kuram šobrīd arī ir līgta pieeja valsts noslēpumam, uzaticā visus šos pēdējos 12 godus. Bet varbūt seikok runājot, un arī noteikti daudzi klausietu arī to gribētu saprast, kas mainījās, dēļ kam vairs nebija šai uzticība, kurai ir bijusi godim? Jāsaka, ka es tu atbild dreizāk leičņiem dūmis priekšsādātojiem, bet sacēt, ka 12 gadi ir bijuši tādi vienkārši priecīgi, jauki. Protams, ka nā. Protams, ka strādājot valdes locekļus amatā ir vienmēr jāatrod kompromisi, jāspēj apjaust, izdabot zināmā mērā arī dažādam cilvēku gaumiem. To mēs esam vienmēr darījuši. Kas notika šobrīd, tie ir, man liekas, vairāku vaicojumu komplekss. Protams, ja mēs veramies uz to, ka tagad ir septembrī, notiek audits, audita rezultāti ir izsludinoti, nav izsludinoti. Audita rezultāti vispirms aiziet pie preses sekretāris, pie padomnieka, pie obiem padomniekiem. Uzņēmumi tie audita rezultāti patiesībā zināmā mērā tiek turēti pa gobolu, ja tikai rakstisku īsnāgumu es varu dabūt tos audita rezultātus, kas, laikam kaidām par tāda vilšanos, nav tik graujoši, kā gribīs. Kāds tam visam pamats, es nezinu. Varbūt arī cilvēciskīs skaudējba ne tikai vadībai, bet arī kādam citam īstodiem vai darbinīkim par to, ka mēs dzieržam, ka par Rēzekni vienmēr runāju švaki. Es vienmēr saku, nerunāju vienmēr švaki par Rēzekni. Ir brēņīgi stosti, Gors ir viens no tīm, kas vairoja ne tikai Latgales reputāciju, bet arī Rēzeknes reputāciju. Varbūt kāds ar to nevar sadzēvot kopā. Varbūt tie ir politiskie motīvi. Sacēt, ka tas ir tāds finansiālais un efektīvais vaicojums, tas neatbilds, godīgi sakot, patiesībai. Bet runājot par to pamatojumu, es joprojām neesmu sajāmusi, da īsti tagad arī rakstēt, laikam, oficiāli īsnāgumu. Man gribīs zinot, kāds ir tas oficiālīs pamatojums munai atstodinošanai. Tad jūs jums šobrīd pamatojums nav uz rūkam īdots? Pamatojums tika lasāts daļēmnieku sapulcī. Lasāts ir lasāts. Katrs no mums varbūt intonācijas piešķir citas. Gribīs redzēt rakstiskā veidā, man nav bijusi tā īspieja. Ja, protams, paēmut jau pagojas mēnesis, man, protams, gribīs zinot. Sacēt, ka es tagad ar lielu interesi lasu visas tos pašvaldības ziņas, daļ ko ir atlaista Zirniņa. Tam negribīs tērēt nekāda laika pie tam. Protams, mēs jau zinām, arī Facebookā ir dažādas lapas, gan pilsētas oficiālo lapa, gan dažas citas mazas lapeņas, kur ziņa par to, ka ir mainījusies koncertzāles valde, ir pazarodējusies pat līdz valdes, līdz dalībnieku sapulces beigam. Ja? Kā es saku, vēl viss notiek, bet jau viss ir izziņots. Ja? Laikam vajadzēs uzjautot par to, ka tas, kas ir retorikā intervijos dzirdēts, man likās, gluži neatbilst tam, kas varētu būt rakstīts tamā pamatojumā, kas man tika nolasāts,
ir arī tas pormatums, ka mani atlaiž dēļ to, ka tas ir tāds nozīgums, ka Zirniņa grib, lai koncertzālē ienāk valsts un pilsēta iegūtu nacionālas nozīmes kultūras infrastruktūras vietu, ir kaut kā sodāms. Bet vēl nesen par privātā investora, jeb biznesa ienākšanu mēs izskatās bijām gatavi diskutēt bez jebkādiem variantiem. Jūs tikko pīmiņāt, ka nebija viegli šos 12 gadus jau kaut kādu... Te nav sūdzība. Nebija viegli, tas dreizāk zemoja, ka nav jau tā, ka viss vienmēr ir skaisti brēņīgi. Tas ir normāls darbs. Ir sarežģītāki brēži, ir vienkāršāki brēži, tādas baigos sūdzības, izīti dažādi etapi, gan Covid laiks, kad par koncertzāli ģīns negribēja runāt, dēļ to, ka ir skaidrs, naudas nav. Dzīvojot, kā gribat, izdzīvojot, tī mēs mēģinājām atrasināt šos jautājumus. Tūļāk, protams, 22. gads karš Ukrainā, Krievijas iebrukums Ukrainā, kas jau pagrīž vēl savaižok to cilvēku arī domāšanas veidu, itē varbūt emocijas arī koncertzāles programmu. Censimies arī par koncertzāles programmu raidījuma gaitā nedaudz sēkāk parunāt, bet jūs arī pīmiņāt tagad šo audita ziņojumu par jūsu bijušo darba vītu, bet varbūt, kā jūs paša uzzinot par tū savu atlaišanu? Jau bija kaut kādas indikācijas pirms tam, ka jūs varētu zaudēt amatu? Kā jau tu arī sacīji, es jau esmu strādājis pirmā koncertzāles. Koncertzālī gandrīz 15 gadi, tamā laikā tu jau redzi, kādā veidā, kāds darba stils ir pīkūpts, kā var negaidēt īlikt dalībnieku sapulcī vaicojumu par valdes izmaiņam. Es vispār neredzu nekādu problēmu nomaiņāt valdi likuma ietvaros, sakot, 14 dienas. Mēs maināsim valdi. Ir tāds 1-2 gadiem bijuši pagājušajā gadā, kaut jau saulēcīgi valdes locekļi zina, ka jā, zaudēt uzticību, tā tas arī var būt. Bet to darētāji piekšņi dīnu pirms jauno gada, es nezinu, tas ir tāds stratēģija izmisums vai kas cits. Oficiāli tas kļuva zināms, protams, timā breidī, bet indikācijas tos jau bija skaidrs. Bija skaidrs, kad dīnu pirms Ziemassvētkiem tu sajām kapdaļu turētāju viestuļu, kur saka, tā, ka būtu jāsasauc dalībnieku sapulci. Kāpēc starp Ziemassvētkiem un jauno gadu pa vidu neieliekot nevienu darba dienu? Tas viss jau ir skaidrs, iz kurēņi varētu īt. Pīmiņāt šo auditu, šis audits publiski nav pieejams šobrīd, bet eisumā runājot, kas tam auditā ir rakstāts un kaut kā, vēl esot darbā, jūs centitās tos audita rekomendācijas īvīst dzēvī? Kā jau es sacīju, audita process bija septembrī, kad visi Gors darbinieki pildīja dienas grāmatas, bet pats audita aizsākums pēc publiskos informācijas no Dūmis bija balstāts uz kapdaļu turētājas porstoves 24. gada viestuļi, bet arī āsts jau beidzamos gados pie budžeta aizstāviešanas runam par Gors budžetu. Es neesmu sliepusi, ka atsūtīt beidzot auditi porbaudīt, dēļ to, ka 5 dažādos variantos stostot, ka Gorā nav līku darbinieku. Mēs varam salīdzinot, ka Gorā nav liekas dotācijas. Tev saka, saucit auditu, ja? Bet itas audits patiesībā atklāja to, kas labi nodara arī darbam. Gorā nav līku darbinieku, ir formālos lītas, kas ir birokrātiski jāsakortoja, bet sokumā tai bumba ir pilsētas pusī. Pilsēta jau diktē noteikumus savam uzņēmumam. Kādi delegēti uzdevumi, kādi ir kritēriji, vai atskaites tiek caurskatītas vai netiek caurskatītas. Atskaites izrādās netiek caurskatītas. Tas audits audits pats par sevi nav nekas arī švaks, kūpumā, ja nevis Brāzekņas gadiem, bet kūpumā. Katram uzņēmumam un struktūrai audits ir vajadzīgs reiz par reizei, kad tu pazavēri, ko var uzlabot. Vaicājums ar kādu mierki, katrs audits tiek iniciēts, tas mierkis ir jāvaicāja pašai domai. Man ir žēl 12,000, ko izstārāja doma dēļ to, ka, kad tev ir audits goldā, tu jau vasulu mēnesi narodi uzņēmumam. Tad jūs mēnesi neredzētu auditu? Protams, ka nā. Mutiski man auditu nesņēdza, man dagoja uzrakstāt rakstisku pieprasījumu dēļ to, ka tas audita rezultāts ir skaidrs, tā ir nodokļu maksātāju nauda, kas ir izmantota.
Un man kā uzņēmumu vadētojam loģiski ir vajadzīgs audita rezultāts, lai es varētu īvīst korekcijas, uzlabojumus kopā ar dūmi, arī individuālī uzņēmuma uzdevumi, zinot, ka sokās 28. gads. 29. decembrī es, starp citu dienu pirms savas atceļšanas, īsnīdz dūmēju arī starpziņojumu par audita secinājumu ieviešanu, kur liela daļa no audita uzdevumiem bija jau atrasinoti. Man žēl, ka nebija varbūt sarunas ar dūmi par audita rezultātiem, kur varētu norādīt uz to, kā arī audita veicēja privātīs uzņēmums neliedz golam izprūt nozari, kuras uzņēmumu jis auditē, bet divas ar jū, tas viss bija izrunots. Bet te vielme darbinieku patiesībā, pat vielme izpildētoju, vielme pīzeķert kaut kādai frāzē, jū visu laiku mēģinot pataisāt par realitāti, ir godīgi sakot, nevis profesionāla, bet tāda propagandiska. Ja? 11 pilnas liekas slodzes, kādas 11 ilgstošas slodzes, viena pusotru ilgstošas slodzes, loģiski, ka darbinieki mainās. Tas ir tikai viens piemērs. Es neredzu iemeslu, dēļ ko auditu varētu narodēt, izņemot orā varbūt kādu finanšu informāciju, bet Gors jau ir publisks uzņēmums. Tas nav privāts uzņēmums, kur viss ir jāslēp. Nav privāts uzņēmums, bet Gora darba grupos dūmis politisko vadība aizabuldinājās, ka tas ir komerc noslēpums, un arī mēdījiem nav īspēju dzirdēt, ko par šo kapitāla sabiedrību lemj politisko vadību. Bet tad man ir atbildes variants. Ja jau audits ir tāds slepens dokuments, patiesībā, dēļ ko vajadzēja publiskot šos pirmos preses relīzes, kas arī soka visu to, man liekas, viļņi par Gors vaicojumu, man liekas, decembra sokums, dīnu pirms pārvaldības darba grupas, Facebookā tiek nopublicēta ziņa par to, ka audits ir atklājis, vai man dieniņ, ko ir atklājis. Tad vienkārši izmantoja dokumentu darbam, nevis PR-am. Jūs nebijot vēl atlaista no Gora vadītoja somota pīnokumim un jau tad bija sokuša šai parakstu vokšana portālā Mana balss ar nosaukumu Rūkas nūst no Gora. Jūs poša tūreiz tai publiski arī sociālo situāciju daudz nakomentējat. Dēļ kam? Mīra labot? Cerēt, ka viss paliks savos vītos? Nē. Tas ir loģiski, ka darba procesā ir veicojumi, kas jāanalizē. Man, tas bija arī mums pienākums, nevis izrais, mestīs iekšā emocijos, pie tam manī nav to politiskos ambīcijas to darēt šobrīd, bet bija vajadzīga koncentrēšanos iz risinājumu vaicojumu, ko es tiešām darīju. Bet tas, ko par Mana balss LV, par nezināmā Rēzgana iniciatīvu, es gribu sacēt, ka pilnīgi fascinēja tas, kādi mēs latgalīši esam. Tad, kad viss sokās, mēs, protams, ar kolēģiem runājam, es saku, būs grīvšu laiki, mēs redzēsim, cik mēs esam svarīgi reģionam, Latvijai, kultūrai, cilvēkiem. Jau pēc tos pirmos dūmis ziņas sociālos teiklos, kas man arī bija porsteigums, daļ ko ito vāgu uztaisāt tādu PR gojīņu ar kaut kādam mistiskam paziņojumiem, bet narodot audita ziņojumu. Kad jau timā vakarā tu redzi, ka ir pilsētas portālā 100 komentāri. Tas vienkārši ir abnormāli daudzi, pie tam visi komentētāji ir tādi nejauni troļļi, bet reāli cilvēki ar pordomam, ar savu redzīņu par to, kas notiek. Kad timā vakarā izarodīs WhatsApp grupos Naskur Kroslava lūdza cilvēki jau mainosi, man jau no otro Latvijas gola atsūta vienkārši ziņu par to, kas notiek. Ja? Te cilvēku pašorganizēšanos, Mana balss LV iniciatīva ir tas, kas man liekas retīs gadījums, kas ļauj cerēt, ka cilvēkiem tomēr ir tā pilsonisko aktivitāte, mēs varam jautājumus aktualizēt. Un tas man liekas vienkārši tāds nozīmīgs fakts, ko nevar ignorēt, kas varbūt kaut kurā brīdī arī pilsēta ir vienkārši cilvēciski porsteidz. Es nedomāju, ka pilsēta bija gatava tādu. Un jūsu atlaišanas dienas vakarā sabiedrība sataisa tādu mašīnu akciju pie dūmis priekšsādātoja privātmojas. Bet tas nav saistīts ar manu vārdu. Tas ir saistīts ar Gors vārdu. Tas atkal paroda, ka cilvēkiem nav vienalga, ka nav tā, ka tikai demokrātiskās vēlēšanās ievēlēta dome pieņems visu savā veidā.
Jā, tas tāda interesanta akcija, kas man likās, līka aizdomoties pilsētai par to, ka tu nevari strodot tikai vīna vālā to interesos, bet mēs esam cīži dažādi tamā pilsētā, tas ir brēņēgi, vienkārši jostrodot tā, ka tu redzi, ir vīnas intereses, ir otras intereses, jos ir josalīk kūpā, nevis vienkārši jaunolīk, tā kā priekšplānā, tā kā mans vēlētājs un visi pārējie. Jūs tīsā apstrīdēsit savas atlaišanas likumību? Nā, tī nav jāgas. No likuma viedokļa valdes locekļi ir ar tādiem lēgumiem, ka vienas dienas laikā mūsus var atlaist. Pasakot, zaudēta uzticība, vienalga, kāds ir pamatojums. Protams, var diskutēt par to veidu, likumiskumu, labās pārvaldības praksi un tiesiskumu, kā tas notika, jo šādu haotisku un līdz galam juridiski neprecīzu un noformētu procedūru es vēl neesmu pieredzējusi, un par to šodien negribās īsti runāt, bet šis te veids kā. Un es pat līdz 5. un 6. janvārim man nebija nekāda vispār apjausmas, vismaz kaut kāds dokuments vai kaut kāds ziņojums vai DS sistēmās, ka es esmu atbrīvota no amata. Tu tā kā jaunajā gadā ienāc un domāties, ko viņi tur lēmuši mutiski runājot. Jā, apstrīdēšana, kādā sakarā. Protams, var diskutēt par to procesa likumību, jā, bet tur jau ir tā sistēmas kroplība Latvijā no vienas puses, ka tie valdes locekļi, jebkurā kapitāla sabiedrībā, ir šādā vienkāršā veidā atceļami bez jebkādas diskusijas, jā, savu pilnvaru termiņu laikā, piemēram. Jā, kas nosaka arī to, ka mācies lasīt pēc acīm, pēc žestiem, pēc frāzēm, un tad tevi atlaidīs, bet tas nebūšu es, tas būs kāds cits, bet es taču neko. Tas ir tāds, un tā staigāšana pa plāno ledu. Un ja kāds saka, kā ir 12, 15 gadus man tas izdevies, tas ir bijis tāds darbs, un varbūt šajā mirklī ir tie apkārtējie apstākļi un ģeopolitiskā situācija ir tik ļoti sāsinājusies, ka ir kaut kādas lietas, ar ko varbūt lēmēji negrib vairs samierināties. Bet pāanalizējot nedaudz seikāk, kā šo ģeopolitiku var saistīt ar Goru? Kas īspējams politiskai vadībai nepatika Gora darbībā? Īspējams vai neīspējams, es to šobrīd negribētu arī pat minēt, te būs tīšām tāda baumošana. Jā. Es domāju, katrs ir gana pieaudzis cilvēks, ja var pats izdomot, kādi varētu būt tie varianti. Protams, galvā ir dažādas versijas. Bet Dūmis priekšsādātojs publiski pat sabiedriskajā televīzijā ir pacies to, ka jū neapmierināja koncertzāles repertuārs. Tad tas ir jāpaskaidroja arī plašāk arī šobrīd. Dēļ to, ka tāds 25. un 26. gads es skatos, ka tāds divi atšķirīgi laikmeti. 25. gadā valsts var nokt, ņemt Goru, Dūmi ir gatava maksāt kredītus, tad likās forši, tad mēs taisāsim tādu tiešām kūpu modeļi, neviens jau Goru neaizvilks no pilsētas pa ceļu, jo projām Gors būs Latgulas centrā, kalpos visai Latgulai, atcerēs Rēzekņī. Tas pats ar repertuāru. 25. gadā repertuārs nav gana labs, cik es saprotu no tiem publiskiem izteicījumiem, ko arī tagad mani atgodoja. Bet pašā brīdī, itamā gadā Gors ir pērli, ir brīnišķīga māksliniecisko programma. Grīvuši paistāt, kur ir te liemēju taisnība, un es negribu minēt tos lītas šobrīd. Jūs pēc būtības varbūt pašā sākumā neatbildēt, bet tūs 12 gadu laikā jūs esat sajutusi to politisko spīdīņu? Bet, protams, tas ir normāli. Politiskais spīdīns var būt gan kasdienas darbā. Politiskais spīdīns var būt arī žurnālistu vaicojumos. Kā jūs jums sazīt, kā forši jūs jums sazadarbot, kā tas notiek, jā? Tas ir normāli, protams. Bet kā tas izapaudi neformālos sarunos, go politisko vadību un sacē, ko jī tākie gribētu? Tas varbūt, es saku, neviens jau netaisās rakstisku rēkojumu, kādai programmai jābūt. Protams, ir bijušas diskusijas par to, apmierinoja cilvēkus programmu vai neapmierinoja. Ir repertuāra vaicojumi bijuši, ir bijušas idejas skaņot programmu. Ka, piemēram, mēs liekam kalendari, tam mēs naskuru obligāti joskaņoja, kāds koncerts būs vai nebūs, bet praksī tas nav īspējams reāli, dēļ to, ka programma veidojās ne tikai pēc to, ko Goram vāga, bet arī pēc to, kāds ir mākslinieka grafiks, piemēram, jā, tad tas viss ir tāds kopā līkams, bet neviens jau to tā rakstiski nerakstās un nedarās.
Es nezinu, vai es atbildēju uz to vaicojumu. Bet partijas kopā Latvijā līderis Aleksandrs Bartaševičs tu ir tātad publiski sacies, ka jo auditorija, jo vēlētojs sagaida savaidoku repertuāru gorā. Nu, kas varētu būt tāds repertuārs? Nu, noteikti daudziem klausētojiem tas ir interesanti. Tas ir kaut kas vairāk krīvu valodā. Tas arī ir tas vaicojums, ka viņš jau tagad tā skaidri napastājas. Viņš jau nav tāds duraks, ka pastājas skaidri. Mēs vienkārši mēģinam uzminēt, ko katrs ar savu frāzi domāja. Te nu mēs esam. Bet ir bijušas kādas neformālas sarunas, kad kāds jūsim vai gora mākslinieciskai vadībai vai kādam citam gora darbinīkam ir sacījis, ka es prīcotos, ka krīvu grupa Es malotu, ka nebūtu bijušas sarunas, kuros kāds izsaka savu viedokli par repertuāru. Kaidam par skumēgu, kaidam par sarežģētu, kaidam par latvisku, kaidam par krīvisku. Protams, ka tas ir bijis. Es nevaru sacīt, ka tas ir nozīgums vispār runot par repertuāra vaicojumiem, bet atkal man tomēr gribīs atsagrīst arī pie kādiem faktoloģiskiem materiāliem, dēļ to, ka tad, kad ir daudz emociju, tad vāga faktus. Gors pagājušo gada decembrī veica cilvēku aptauju par to, ko cilvēki domāja par Gors repertuāru, kāda ir tai sajūta. Fantastiski daudz tīšām reālu atbilžu, vairāk kā 8000 cilvēku. Lielāko daļa, 90% saka, viss ir kārtībā ar Gors repertuāru. Protams, vienmēr ir vaicojums, kā iekļaut porijos sabiedrības grupas koncertzāļas kasdīnā. Bet ne tikai pēc etniskos vaicojumu. Par to, ka etniskīs vaicojums ir cīži stereotipisks. Es nevarētu sacīt, ka Alpu simfonija Tarmo Peltakovski ir domāts tikai latgaļīšiem. Kurēns? Protams, nā, mēs tamā zalā redzam dažādus cilvēkus. Bet tamā pašā brīdī, ko mēs darāsim ar jaunīšiem? Ko mēs darāsim ar skolāņiem? Ko mēs darāsim ar pensionāriem, kuri nevar atceļaut biļetus nopirkt, varbūt iz visiem koncertiem, lai gan biļetu cenas ir dažādas. Mēs tā reducējam visu laiku uz to nacionālu, un tas, kas man nepateik, un tajā Goras gadījumā, kopš pagājušo gada beigām, un mēs joprojām turpinam, ir tai plaisa, ko es redzu un askai līkās, tā kā Rēzekņi porejo Latvija. Latvieši ir krīvi. Man teica nacionālīs, teica pat naicīteiba, kas teikt, tā kā varbūt arī ceļājas kultivāta, jā, arī ceļājas saimes vīlēšanam, ir ļoti forši sadaļāt vienkārši cilvēkus pēc nacionālā principa, tad mēs tā arī balsosim, jā. Man likās, ka Gors ir vienkārši viens no tādiem elementiem, kas ir izspālāts, protams, ir daudz dažādu iemeslu, kas ir noticis, tikai vaicojuma virzītāji zinos, kas īsti ir bijis apakšā. Vai tas ir repertuārs, vai tas ir privāto biznesa intereses, vīna privāta biznesa intereses. Vai tas ir kaut kas cits? Bet ir, protams, mēs Latgolā Riezekņā sabiedrības daļa, kurai dzimto valoda nav latvīšu valoda, un viņi grib kultūras pīdovumu savā dzimtajā valodā saņemt, un demokrātiskā sabiedrībā tas ir saprotami un, protams, pīļaujami. Bet tajā pašā krīvu valodā, cik gorā bija tūs pasaukumu un tai vidieji? Man vakar viens cilvēks vaicoja tieši tādu pašu vaicojumu. Latviski, krīviski sadalāt pasaukumus. Nā, mēs nevaram tā jūs sadaļāt. Dēļ to, ka ir starpžanri, ir simfonisko muzika, tī nebūs valodas vienkoši vidā. Saprotiet, mēs nevaram pascētot pusi latviešam, krīvim, nekādā gadījumā. Bet runājot par teātri izrodam vai koncertim, kurus pamatvaloda nav latviešu valoda. Bet par repertuāri, par dzimto valodu runājot, tas ir tikai vienīgi normāli, ka cilvēkam, kurš etniski nav latvīts, gribīs dziedāt savu dzimto valodu. Tas nav nosodums, tas ir normāli. Vaicojums, vai jis ir gatavs timā valodā, vai jums svarīgi ir tikai valoda vai arī ideoloģija. Es redzu, ka katru gadu brauc Maksims Galkins, augusta mēnesis. Es redzu, ka mūsu gados ir mainījusies, jo auditorija ir kļuvusi pilnīgi savaižoka. Par to, ka tī, kas grib dzirdēt ne tikai krievu valodu, bet arī zināmu ideoloģiju, kuru jī visu laiku tvēri no masu medējiem, no dažādam nūrisam, ja grib to arī dzirdēt iz skatuvis. Viņam nav svarīga tikai valoda, viņam svarīgs arī mesičs, viestījums, ko cilvēks saka no skatuvis. Ja viens no tādiem 22. laikam gada notikumiem bija, kad man viens cilvēks sacāja krīviski, ka es gribu aiziet iz vienu pasaukumu par to, ka es nozabeidzu, ka tas ir tāds vienīgais beidzamīs pasaukums, kas būs krīvu valodā.
Jam bija liela vilšanos dēļ to, ka Čulpana Hamatova caur dzēju pastāja tīši savu sajūtu par to, kas notiek. I tas bija pretstatā, jo porlīceibai. Es vairs neatsagrīzies goru. Skaņu Latgulas stundē šos dīnas Latgulas stundī saruna ar ilgadēju, bet jau atlaistu Latgulas koncertzālis Gors vadētoju Diānu Zirniņu. Īprīkš LSM raidījumā Krustpunktā jūs esat sacījis, ka Valsts kultūra kapitāla fonda atbalsts Goram bija pīteikušs. Pašvaldība gan pēc tam komentē, ka vienmēr taču var vairāk, jūsim tīši šai frāze par pīteikumu Valsts kultūra kapitāla fonda finansējumu tika pormasta. Es nevaru atmiņēties, vai es lītoju vārdu pietiekošs. Dreižok, atceroties to interviju gada noslēgumā, tas konteksts bija, ka mēs nevaram secēt, ka valsts neatbalsta Goru. Katru gadu no Valsts kultūra kapitāla fonda ir 250,000 apmēram, kas ir te nauda, pateicot kurai vispār profesionālo māksla ir iz Goras skatuviem. Iz biļešu riekiņa mēs nevaram atvest neko patiesībā. Itos nedēļas nogalī Kvadra, Pēteris Vasks, teātra izrāde. Tos nebūtu iespējami notikumi bez kultūra kapitāla fonda atbalsta. Dīvam žēl. Ja tas ir jodzēsti, nav tikai jolamoņi jāsaka, jokuļtavētis narratīvs valsts ir slikta, un tikai mēs esam vienīgie šeit. Nā, ir vienkārši godīgi jāpasaka. Nav tā, ka tikai Rēzekņa rūpējās par koncertzāli, arī Valsts kultūra kapitāla fonds domājot ne jau tikai par pasaukumu pieejamību rēzekņiešiem, bet arī visu reģionu cilvēkiem. Tas ir cīži svarīgi. Pilsētas politiskajai varai sokūtņēji bija tātad šeit dūma panākt to, ka koncertzāle varētu iespējams tikt atdūta privātūs nūmnieku rūkos. Tas plāns taiki izagoza, jo bija sabiedrības spīdīns, bija šī pīmanāti vairāk nekā 10,000 parakstu portālā manabalss.lv. Jūs varbūt zinot, kam gribēja sokūtņēji Goru atdūt? Kā es to varu zinot? Es varu tikai saprast. Minēt vismus, kuri tad varētu būt tī īspējamī privāti investori? Ar ko saistāti? Tas ir jāveic idejas autoram, kas ir tī īspējami investori, dēļ kam tas variants nodot Goru privātam biznesam, vienam producentam, dēļ ko es bija tik cīži akcentāts tīšām kā numur 1. Jis bija numur 1? Jis bija numur 1 darba grupā, kad bija tādas visai emocionālas diskusijas. Savukārt, tad, kad tagad valsts grib izasaistāt, ir reāls pīdojums. Tev vairs nav griba, jau ir iznākts arī ziņojums ministru kabinetam. Tad mēs jau vajadzoja neskaidri pamatojumi un tā kā visādi īmesli jomeklē. Bet vīnu gan es gribētu sacēt, ka gan Mona Bols iniciatīva jai ir svarīga, par to, ka es nedomāju, ka jautājums par privāto investoru ir pavisam atlikts malā. Mēs zinām, ka ja valsts neīt Gorā, tā kā naporijām daļu no koncertzāles neveidoja, kopā ar pilsētu vai atsevišķi no pilsētas Goru turpmāk, tad vasarā ir līdzdalības līguma porvērtiešana, kur var būt dažādi rezultāti, kur varbūt ir atzēšana tāda, ka, to būtu jodūt privātos rūkos. Ir vēl viena pilsēta, kur ir līdzīga situācija. Rēzekņai dažādos grīzumos rednīcēgi ir arī Jūrmala. Tie arī ir vaicojums par to, ko darāt ar Dzintaru koncertzāli, cik es zinu. Par to nokūtņu raidījumu izskaņā mēģināsim nedaudz parunāt, bet varbūt drusku seikāk runājot kūpumā par to visu ažiotāžu, arī ko jūs raidījuma sākumā pīmiņāt, kura pēdējo jau vairāk nekā mēneša laikā noteikti ir bijusi tāda ļoti izteikta ažiotāža, un par Goru ir daudz runots, par jūsim personīgi ir daudz runots. Kā tu visu kūpumā var vērtēt? Man, kā es vērtēju? Es meklēju itamā brīdī, man nav jomeklē patiesībā, es redzu pozitīvas lītas, kas notiek, ka ir lēmumi, kurus nevar pieņemt, tā ir pors cilvēki, lēmumi, kas atsatīts ne tikai iz Rēzekni, bet arī iz Latgolu, arī iz Latvijas vaicojumiem. Ja sabiedrība
ir paudusi savu aktivitāti, ja nūzare par to runāja, ja ministrējas par to runāja, ja arī valsts prezidents akcentēja tos vaicojumus, to diezgan zīmoja, ka Gors ir tādā lielā īspēju punktā, kur īt toļok. Kai porvaļdēta koncerta zāli, kas ir jo toļok notiks, kāda bijis koncerta zāles ietekme ne tikai kultūrā, bet arī reģiona attīstībā kopumā. Es šobrīd itu visu vērtētu patiesībā ar pluszīmi. Jā, Zirniņa vairs nav koncerta zāles valdes locekļa. Pagaidām tas nav nekaida lielo traģēdija. Galvenais ir, kas notiek ar Goru, kā es arī pirmā arī sacīju, viss apkārt ir trūksnis. Audits ir trūksnis. Vairāk rūp koncerta zāle nekā savus omuts un savus lobumus. Bet loģiski par to, ka itamā sarunā mēs jau arī esam mēģināju atbildēt uz vaicojumu, ko uzēmoju vispār sākt koncerta zāli veidot, kad neviens natec, kad saka, kas tu tēdēsim, par ko jūs tī Rēzekņi iedorat, nekad tas nebūs. Ja šobrīd redzēt, ka tam visam ir tādi augļi, protams, tas ir sava veida bārns, kuru tu negribi vienkārši izmest orā, dēļ to, ka tevis tī nav. Nekaidā gadījumā. Ja domājot par to asu Gorā vai kāds cits cilvēks, šobrīd ir svarīgi, lai Gors notur māksliniecisku neatkarību, lai ir īspēja radošam izpausmēm izceļībai, lai Gors komanda nav saraustāta sabīdāta, lai tīšām varētu darēt to, ko cīži labi mok. Bet, Diana, jūs tomēr Goru vadāt pirmos atklāšanas dīnas. Un nevaru to nepaprasāt. Kādu personīgi jūs redzat to Gora nokūtņi? Jūs tagad, ja vīsokat par to tēmu runājat, kāda varētu jūsuprāt būt tā nokūtņa pašvaldības valsts pasporņā? Kāds varētu būt tas nokūtņas modelis? Mans ideālais modelis būtu, ka Rēzekņi ir nacionālas nozīmes koncertzāļa, kur rīpi tur gan valsts, gan arī pilsēta. Dēļ to, ka aiziet tikai valsts pasportnī nav atbildīgi no pilsētas puses, pilsēta itos brēņīgos ākas gīvst ne tikai reputāciju, ne tikai darba vītas, ne tikai nodokļus, bet arī pilnīgi citu sajūta būt itamā pilsētā. Ja mēs runājam arī par naudu, tas, protams, caur turismu, caur restorāņiem, caur vīzniecam, tas ir reāli liels pluss pilsētai. Par to arī mums sapnis ir valsts plus pašvaldība valstī. Šobrīd divam žēl jāsaka valstī, dēļ to, ka mēs redzam, ka nevienmēr pašvaldības rūcība, finansiālo sapratņa, vieļme, būt labam dēļ sava vēlētoja, reakcija tikai no vienas administratīvos teritorijas cilvēku puses ļaun pieņemt tādus reģionālus piecēgus lēmumus. Gors nav pilsētas tikai koncerta zāle, arī pilsēta tad, kad veidoja, to taču apzinājās. Tas bija Eiropas projekts ar Eiropas lielu finansējumu, ar valsts lielu finansējumu, arī ar pašvaldības ieguldījumu. Mēs neveidojam kultūras nomodeļu pilsētas, mēs veidojam reģionālu objektu. Man liela prīca redzēt, ka citos pilsētos tas atcetēst, piemēram, Latvijas otrajā golā. Tie ir vēl daudz īspēju. Tā kā man ir sajūta, ka viss vēl būs labi. Protams, ka ir tādi brēži, kad ir sopēkoki brēži, dramatiskoki brēži, bet gan jau, kodreiz pirms ieliešanu sacīju, Vasilīs saprots uzvarēs. Ceru, ka tā būs. Redzu jūs personīgajos sociālajos teiklūs, ka arī tagad pēc atlaišanas jūs ejat iz Goru, apmeklējat pasaukumus, arī popularizējat Gora pasaukumus caur saviem sociālajiem teiklim. Kā tas ir tā praktiski, tā varbūt emocionāli, nav tā grūši atcerastīs Gora telpos? Nē, Gors ir brēņēga vīta ar brēņēgiem cilvēkiem. Ieejot Gorā, es vēl tagad jūtos cīži labi. Vienkārši katrs koncerts vai arī aizīšana iz izstodi vai arī kopēja kruška restorānā ir cīži laba sajūta patiesībā. Manī nav tos iekšējos ambīcijas ar mani, tikai bez maņa neko, nekādā gadījumā. Gors ir šobrīd pori visam. Tas ir milzīgs darbs, tas jau nav tikai muns darbs, tas ir visa Gors kolektīva darbs, ministrēju darbs, arī pilsētas darbs, ieguldījums, kas ir
kas man liekas ir jānovērtē. Mēs bieži vien nasku gribam dabūt no tos kultūras, par to, ka visi kultūrā ir eksperti, visi zina, kādas biļetes cenas, kādu programmu veidot, bet realitātē, tī darēt vai tu apjauš to realitāti, kā tas notiek. Bet šobrīd Gorā ir vakancis, un tas nozīmē, ka ir kaut kādi darbinieki, kas pēc jūsu atlaišanas ir aizgojuši poši? Es nevaru apgalvot, ka tas 100% saistāts ar izmaiņām, bet jā, ir šobrīd, ja es zinu pareizi, 3 vakances. Es ceru, ka ar to arī viss būs apsastojis. Visi turpinos strādāt. Bet es arī saprotu, cilvēkiem ir darba pīdolojumi. Ja man kodreiz kāds saka, ka, kur tad dūsīs gors darbinieki? Strādos. Arī pa itam algam strādos, jo es ar lelas, arī zitojuma grafikiem strādos. Nav jau ciru, kur strādāt. Es vienmēr esmu sacījis, Gorā ir tāda cilvēka, kur aizies uz izķeršanu jebkurā vietā. Tas arī tagad pazaroda. Vai Gora gadījums šobrīd paroda, ka vajag kūpumā kaut ko maiņāt arī īspējams citu Latvijas koncertzāļu darbībā? Lai tos pasargotu, īspējams, kaut kaidim ne visai pordūmotim politiķu lēmumim. Un šobrīd, ja Goru porjims valsts, tas būtu tā gūdīgi pret citam reģionālom koncertzāļam, jo tad citi arī sacās, ka grib būt zem valsts pasporņi. Man liekas, tā valsts prezidents ir skaidri norodījies arī vairākus iemeslus. Arī viens no galvenajiem ir drošības vaicojums, dēļ ko mēs runājam par Goras situāciju, tādā rakursā, kaidā. Tas šobrīd vaicojums ir iz golda. Drošība sevi ietver valodu. Arī valodu, arī kultūru. Drošība nenozīmē tikai ieroči. Drošība nozīmē tas, kas ir mūsu galvos, vai mēs jūtamies pīderīgi Latvijas, Eiropas kultūra telpai. Tas ir tas nozīmīgais vaicojums. Es saprotu reģionālos koncertzāļus. Mēs ar kolēģiem bieži vien esam runājuši par to, ka mēs esam vāga vai navāga tādu reālu virslikumu, kas pasargoja mūs, ja bīdot kādu ītvaru. Es domāju, ka tas būs vaicojums, līdz kam arī visus reģionālos koncertzāļus noīs. Skaidrs, ka katra pašvaldība redzot, ka Rēzekņi ir tāda īspēja, kad Rēzekņi saka, mēs navāga, mēs poši paturēsim savu koncertzāļu, tad pazavērt, kas notiek citos pašvaldībos. Drēžok saka, par ko mēs arī gribētu kopā ar valsti kaut ko vēl taisāt. Bet tad kopumā kaut ko vajadzētu valstī tādā kultūra vītu porvaldībā maiņāt nokūtņā? Pīsardzēgi, jā. Savu koju duravos jolīk iekšā, bet ne tā, ka pilnīgi 100%. Tam jābūt tādam normālam sadarbības variantam, bet saprotot, ka kultūra te ir Latvijas identitāte, tas ir Latvijas identitātes vaicojums, tas ir pīderības vaicojums šobrīd katram no mums. Jo sevišķi mūsu visus apstākļos, kad pasaule vienkārši ilg protā. Jā, noteikti ir jāmeklē struktūra, bet ne jau es esmu pret struktūram, kas diktē. Es vienkārši esmu pret struktūram, kas diktē noteikumus. Noteikumi nedrīkst būt diktāti, te jābūt sarunai, te jābūt sadarbībai. Ja viena puse neiet sadarbību, tad ir vaicojums, ko dara otra puse. Jā. Jūs raidījuma sākumā sacījāt, ka varbūt ne visai gribat atbildēt uz to jautājumu, bet es tomēr paprasīšu. Ja juridiski rascīs tāda īspēja, jūs esat gatavi kaut kad atsagrīstīs Gorā, īspējams nokūtņā vadāt Goru? Kad tāda situācija būs, tad arī runosim. Šobrīd? Šobrīd galvenīs skatāmies iz Goras vaicojumu. Protams, ka sekoja līdzi katram notikumam, kas ir par un ap Goru, katram valdības lēmumam vai ziņojumam, kas tiek īsnākts, dēļ to, ka, man liekas, ka tomēr Gors nevar palikt tāds dažu cilvēku ambīciju vaicojums. Gors ir daudz plašāks vaicojums, jo runāju tādā lielākā spektrā par to visu. Gors jau pīdar cilvēkiem. Gan Latgulas cilvēkiem, gan Latvijas cilvēkiem. Tad jau man liekas, tas, kas šobrīd notiek, ir orkortīgi cerīgi. Protams, es zinu, ka būs arī birokrātiskos lītes, kas nasko pabremzēs, finansiālos lītes, kad arī viss, kas būs, kad bīdēšana, tāda, kā saka, napatīsēbas tostiešana, bet, jā. Man šobrīd, kad saka, kad janvara mēnesis ir pagojis, ko es neraudu, bet nav jau īsti par ko raudot. Šobrīd visi vēl tā cīži laipni jauki izturās pret mani, vēl šodien ieejot veikalā, kāds grib mani apskaut, tad viss būs labi. Es domāju, ka viss būs labi.
Šogad bijis Saeimas vēlēšanas. Varbūt tev esat uzrunota pīzavīnotīs kaidam politiskajam spākam, ja varbūt plānojat kandidēt, jo nu te atpazīstamība tagad pēdējo mēnešu laikā jūs jums tāda lela. Jā, tas arī traucē vienā brēdī, varbūt Gors vaicojumam, politika nav no ambīcijiem un plāns šobrīd. Tas, ko es gribētu aiziet cilvēkiem, vienkārši aizēmīt un uvēļēt, pīzdalot vēlēšanos, gan pašvaldību, gan arī Saeimas vēlēšanos. Dēļ to, ka tad, kad mēs sakam, ka kāds ir paiemis lielāku daļu balsu, piemēram, Rēzeknes gadījumā no 20,000 un 5,000 balsu par vienu sarakstu, te nav lielāko puse. Ja? Vienkārši tas, kas noteikti ir mūsu kopējo atbildība. Te ir forši, ka tu reizi 4 gados var izteikt savu viedokli un balsot. Jā. Pīdovojumi ir bijuši, atbildes nav bijuši. Vai ir bijuši arī jauni darba pīdovojumi? Jā. Vai kāds varbūt tev ir pīnamts? Nā. Nā. Un noslēdzot Latgulas stundi, ko jūs poša tagad darat tik dīnā? Laika ir vairāk noteikti, nikai laikā, kad porvaldēt un vadēt Goru. Te ir cilvēciski, es esmu nelielā stresā dēļ to, ka janvars ir pagojis orkortēgi interesanti, vienkārši viejas porņim, brīva laika nav bijis. Izaver, ka itē nedēļa varētu būt tāda, kad es jau soku saprast, ka varētu būt temps nedaudz lānoks. Jā, muna būtība nav dzīvot mīrēgu dzīvi laikam izaver, bet gudri cilvēki man saka, izbaudi vēl kādu mēnesi tādu pordūmam ar sevi. Es jau šodien arī cīši daudz, ko esmu izstostījusi, varbūt arī porok daudzi, bet jā, dēļ to, ka itas mīra laiks man ir laikam pirmīs atvaļinājums 15 gadu laikā, ja neskaita 3 mēnešus bērnu dzimšanas. Tas ir tāds mans pirmīs atvaļinājums, jā. Tā arī tu uztvaru. Paldies par veltātu laiku Latvijas sabiedriskos radio klausētojiem. Latgulas stundī šodien Gora ilgadējo vadētoja Diana Zirniņa. Paldies par sarunu. Es gribētu sacēt paldies, novēlēt arī veiksmi žurnālistiem toļok atspūguļot to, kas notiek Rēzeknī. I pīzdaļāt visos darbu grupos.